Labrīt, Rīga, labrīt, Valter. Labrīt, Māru, labrīt, Andi. Kā sokās? Ļoti labi, Mārpē, viss ir kārtībā. Kas jums Rīgā notiek stāst? Rīgā viss ir kārtībā. Šeit mārupieši grib izmantot mūsu tiltu. Sabiedrībā runā to, ka mārupieši braukā pa šo tiltu, bet tad, lai maksā iebraukšanas maksas par iebraukšanu Rīgā. Kāds tavs viedoklis par to? Es domāju, ka šeit nav tikai mārupiešu jautājums. Starp tiltu un Māru mums ir 5 kilometri, man te 5 minūtes jābrauc ir, ja? Mārupiešiem ir depo, kas sakārto krustojumus Rīgā, bet jums ir jāsameklē vēl tāds depo, kur puķzirnīšu sēklas var nopirkt. Tā kā attiecīgi es domāju, ka ar šādām lietām droši vien tā ir spekulācija par tēmu, kad vajadzētu padomāt par ne tikai mārupiešiem, arī rīdzeniekiem un to tiltu atvērt, vai arī laicīgi domāt, ko darīt, remontēt, jo ja jau viņš šobrīd ir atvērts gājējiem, riteņbraucējiem, tad vai ir tāds kritērijs, kāpēc nevar braukt ar vieglu auto? Es saprotu, smago transporta autobusu varētu šobrīd liekt, bet ir vēl alternatīva risinājumi. Tur ir pārēja dzelzceļam, tur ir vēsturiskā pārēja. Es domāju, ka risinājumi ir dažādi. Risinājumi ir noteikti dažādi. Tas, ko, manuprāt, es saskatu to, kad nedaudz pašvaldības varbūt savā starpā nespēja komunicēt, tā skaitā nespēja komunicēt jau tālāk ar satiksmes ministriju, jo katrā vai pašvaldībā vai arī ministrijā ir citas politiskā spēka pārstāvi, kurus savā starpā nespēja atrast kopīgu valodu, nedaudz uzvedās kā tādi mazgadīgi jaunieši, savā starpā cīkstoties pierādot savu kaut kādu varenību, bet patiesībā šādi traucējot sabiedrībai ikdienas gaitā. Nē, tā tas noteikti ir. Es esmu pamanījis, ka Rīgai ir ilgtermiņa plāni. Rīgai ir plāns pa priekšu sakārtot iekškvartālus, tad viņi kārto parkus, skvērus. Es saprotu, ka Nacionālā apvienība tagad ķersies pie tiltiem, pie infrastruktūras un viss būs kārtībā. Es arī tā saprotu un es domāju, ka tas būs arī kopā ar Pierīgas pašvaldībām. Viennozīmīgi. Skaitā ar Mārupē, kur noteikti Nacionālā arī apvienība būs koalīcijā un pie varas. Un kopā tad attiecīgi šos jautājumus arī risinot visiem kopā draudzīgi, nevis katrs savā pašvaldībā, nerēķinoties un nerunājot ar citām pašvaldībām un kopēji radot šos risinājumus. Arī šajā gadījumā šobrīd ir izsludināta būvniecības dokumentu ieceres izstrāde, bet, kā mēs zinām, tas ir ilglaicīgs process, un tāpēc prasītos šo jautājumu atrisināt šodien, lai iedzīvotāji necieš šodien. Ieplānot vismaz laicīgi. Ieplānot, risināt kaut vai šīs iespējams dzelzceļa pārbrauktuves. Un ja tomēr tiltus var izmantot vieglam transportam, mūsu gadsimtā pastāv ļoti daudz dažādu mehānismu. Cik ir daudz cilvēku, piedod, te ir, man liekas, 1,5 tona, 2 tonas šobrīd uz tiltiņu. Tātad, ja gājējiem var, tieši tā, tad kāpēc vieglais transports nevar braukt attiecīgi regulējot ar zīmi, ja? Te ir, piedod, Valter, ja? Tiešām pašvaldības policija var uzlikt kameras un sodīt, ja kāds neievēro, un es arī neskatu nekādu problēmu šim vieglam transportam. Atbrīvot šobrīd kustībai, vismaz šobrīd vasaras sezonā, kaut kādā veidā radot šīs iespējas dzīvot šodien, jo cik zināms, nevarēja šī smagā tehnika un attiecīgi ziemas periodā smagā tehnika, kas tīra šo tiltiņu, nevarēja šeit pārvietoties, bet šobrīd ir vasaras sezona un šai smagai tehnikai šeit nav jāatrodās. Attiecīgi ir tikai jābūt fleksiblai vēlmei šo jautājumu risināt. Risināt vismaz daļēji, teiksim, ja viņi nevar pilnībā šobrīd atslogot, tad ir citas iespējas, alternatīvas, kā mēs jau runājām, dažādas, to laicīgu plānu. Mēs vienā brīdī varam saskarties tādā veidā saimniekojot, kad Vanšu tiltu slēgs. Vanšu tilts ir, kā mēs redzējām, pietiekami bīstams, un tad pie šādas saimniekošanas vienā dienā ķieģeles priekšā Vanšu tilts nav. Un ko mēs tad darīsim? Protams, arī mārupiešu vainīgi. Jārēķinās ar to, ka arī tas būs nepopulārs lēmums. Vienā dienā arī Vanšos noteikti būs jāatramentē. Tas, kas ir gadiem darīts, ir tikai atjaunot šī ceļa virskārta. Tas nozīmē to, ka ir šis pīrāgs tikai audzēts, un viņam šis svars jau ir pārāk liels, un lai šīs vantas netur vairs šo svaru.
Un tas ir šis jautājums, tas nozīmē to, ka vienā dienā šis tilts būs pilnībā jāslēdz un nāksies sabiedrībai un autovadītājiem nedaudz ar to rēķināties. Varbūt kaut kādu laiku X, protams, tas radīs apgrūtinājumus, bet cits izējas jau faktiski nebūs. Ir jāspēj pieņemt arī nepopulāru lēmumu. Un jāspēj to visām pašvaldībām, apkārtējām, kas izmanto šos visus pārbrauktuvus tiltiņus savā starpā gan komunicēt un kopīgi risināt šos jautājumus.